Skaidrs. Labi, viss. Labi, Paldies. sākam. Labvakar visiem, mani sauc Aiva Runce. Tad šodien mums ir tēma par uzturu bagātinātājiem tādiem kā probiotikas. Vēl parunāsim nedaudz par puertēju, par cik tagad tas ļoti aktuāli, jo mēs visi gribam višķiņ patīrīt organismu labāk un stiprāk un varbūt tikt vaļā arī no kādiem apkārtmēriem, kas traucē, ja? Un tad trešais būs uzturu bagātinātājs spirulīna no Atomī. Tā, kur ir mana prezentācija? Es ceru, ka visi redz. Var man kāds nokomentēt vai redz? Jā, pirmais tātad probiotikas. Tas ir viens no maniem mīļākajiem produktiem visai manai ģimenei. Droši vien domāsiet, probiotikas ir domātas tikai tad lietošanai, kad mēs dzeram kaut kādas antibiotikas, ja? Tas bija tā kā no tādiem mītiem no seniem laikiem, kad ir jādzer antibiotikas, kad mums kaut kāds iekaisums vai kas, tad mums ir, lai zarnu traktam neizzustu līdzsvars, tad mums ir jālietot klātam tā kā laktobaktērijas, ja? Bet tas pavisam tā nav patiesībā. Esmu arī pati pārbaudījusi gan uz sevi, gan uz saviem ģimenes locekļiem, ja, kad, un arī vairākums atomieši arī to apstiprina, kad laktobaktērijas tomēr vajadzīgas diezgan regulāri lietot, jo mēs nevienmēr visi ēdam veselīgu pārtiku. Īpaši man bērni sēdās ballītēs vai ciemos, vai arī citreiz arī vakaros kādus saldumus grib pagaršot un tā tālāk, ja. Mēs, protams, zinām, ka no saldumiem mūsu labās baktēriju līdzsvars iet uz leju un slikto baktēriju līdzsvars iet uz augšu, ja. Un tā tad mūsu imūnā sistēma ļoti atkarājas no šo baktēriju balansa, ja. Tātad atomī probiotikās ir 12 veidu laktobaktēriju komplekss. Tad viņš ļoti labi uzlabo zarnu veselību un saved kārtībā šo te balansu, ko es pirmīt ieskicēju, ja. Tātad, kas tad tās biotikas ir? Tātad veselīga cilvēka zarnās mīt dzīvas baktērijas, kuras uzņemtas atbilstošā daudzumā, labvēlīgi ietekmē veselību. Tad palīdz atjaunot labo un slikto baktēriju līdzsvaru zarnās, kā es pirmīt ieskicēju, ja. Tātad tāpatās arī runājot par šo imūno sistēmu, ja, kad ja izzūd zarnās šīs te līdzsvars, tas ir pirmais, ja zarnās nav mums tas līdzsvars, tad mums jau sāk pieķerties kaut kādas saslimšanas, vīrusi, saaugstēšanās un tā tālāk, jo mums slīd lejā šī te aizsargs sistēma, ja. Tāpatās arī biotikas palīdz ārstēt gan kairinātu zarnu sindromu, ja, gan iekaisīga rakstura, ja, gan infekcijas, gan arī diarēja, ja, un, protams, arī viss, kas ir saistīts ar antibiotiku lietošanu, ja, varbūt dažādi, gan aizcietējumi, gan diarēja, tad arī obligāti ir jālieto šīs te probiotikas, lai tā kā tas nenotiktu tā, ja. Tad kāpēc baktērijas ir svarīgas tātad mūsu organismam? Kādreiz esat domājuši par to? Es kādreiz par to nedomāju. Tikai tad, kad sastapos ar problēmu. Tātad mikroorganismu ietekme uz zarnu traktu, ja. Tad cilvēka zarnas ir mājvietas arī šī tāda veselai ekosistēmai, kurā ir vismaz 300 līdz 500 baktēriju sugu. Tā veic daudzas svarīgas veselības funkcijas. Tā gan ražo vitamīnus, tostarp arī K un B vitamīnu,
uzlabo vielmaiņas funkcijas, stimulē imūnsistēmu un stiprina zarnu sieniņas, jā. Tad ir ļoti svarīgi, ka stiprina zarnu sieniņas. Uzlabo tātad mūsu dzīves kvalitāti, ja, jo, ja mums zarnās būs kaut kas ne tā, kā vajag, tad, protams, mūsu dzīves kvalitāte uzreiz pazeminās, ja. Tāpat arī šī mikroflora ir ļoti jūtīga pret uzturu, ko mēs lietojam, jā, jo uzturs var izraisīt. Pagaidiet mirklīti, man te dēls zvana. Tad uzturs var izraisīt arī nelīdzsvarotību, kas es tūlīt atslēgšu telefonu, lai man netraucē. Mirklīt, es ļoti atvainojos. Bērni ir bērni. Mūsu dzīves sastāvdaļa. Tātad, un pie kā es paliku? Tātad par uzturu, jā, mūsu uzturs, atkarībā no tā, kādu mēs uzturu lietojam, var izraisīt arī nelīdzsvarotību, jā. Un, protams, ka tas saistās ar dažādu veidu slimībām, jā, saslimstībām, slimībām, jā. Tāpat arī par aptaukošanos, jā. Otrā tipa diabētu, par sirds slimībām, depresiju, par neauglību, starp citu, arī bija pierādījies, kad lietojot, uzturot veselīgu balansu, labo un slikto baktēriju balansu zarnu traktā, tad arī neauglība tiek atrisināta, ja? Ir arī gadījumi bijuši. Tātad tās galvenās priekšrocības palīdz tātad līdzsvarot draudzīgās baktērijas gremošanas sistēmā, palīdz novērst un ārstēt tātad diareju, uzlabot mūsu garstāvokli, kas mums ir ikdienas noskaņojums un pašsajūta, ja. Palīdz tātad arī mūsu sirds veselībai, ja, samazina alerģiju, ekzēmas veidu smagumu, ja, palīdz novērst gremošanas traucējumus, stiprināt imūnsistēmu, zaudēt svaru un palīdz tātad pret neauglību, kas jau iepriekšējā slaidā bija, ja. Es atceros, kad kādreiz iestarpināšu pa vidam vēl, kad bija tādi mīti, kad man nevajag tur probiotikas, man tur viss ir kārtībā, ja. Bet es sapratu arī to, ka, ja arī nav nekādi simptomi, iesākumā liekas, jā, tur jūtos labi un tā, bet tomēr ar laiku, kad neievēro šo te balansa uzturēšanu zarnu traktā, mums rodās vairāk saslimstības no tā, ka mums tā imunitāte pazeminās, ja. Tātad, un tā, to es laikam biju tā, man kaut kas Tātad, paskatieties, cik skaisti ir parādīts prezentācijā, kāds sastāvs ir ātumī probiotikām. Viņas tiešām ir ļoti garšīgas. Es zinu, ka es kādreiz lietojusi biju aptiekā pērkams probiotikas, arī tādos stienīšos. Man ir probiotikas, mūsu probiotikas ir tādos stienīšos, jā, sticiņos, jā. Viņu var vienkārši atvērt vaļā un uzbērt uz mēles un uzdzerot ūdeni, vai arī izsūkājot. Man bērni vienkārši izsūkā no sākuma šo te sastāvu un tad uzdzer ūdeni pa virsmu, jo viņš ir ļoti garšīgs. Tad tur ir gan apelsīns, gan mandarīns, gan citrons, ja, kamos ir iekšā tātad sastāvā pietiekoši daudz C vitamīns, ja. Un ananās, lakrica, plūme, ingvers, ābols, banāni, avens, zemenes, ja, tātad banānos mēs zinām, ka arī B6 vitamīns, kālijs un cinks un magnīs, ja, un tādā veidā, ļoti, ļoti, ļoti garšīgs sastāvs, viņu ļoti patīkami ir lietot, un tātad ieteicams kam?
Tātad, protams, tiem, kas atbalsta zarnu veselību, kuri meklē garšīgas un viegli lietojamas biotikas, kas vēlas piekot veselīgu dzīvesveidu, kam ir neveselīgi ēšanas paradumi, ja. Mēs, protams, visi esam cilvēki un gribam arī uz McDonaldu aizbraukt, jā, vai nopirkt čipšus ar kolu uzēst, jā, bet vienmēr tad vakarā iedzeram šo te, tomēr probiotikas stiku, jā, es, piemēram, nelietoju ikdienā šādu pārtiku, bet man gadās, kad kādreiz mēs ar bērniem aizbraucam uz McDonaldu, tas ir tikai cilvēciski, jā, un tā kā pie tā ir jāpiedomā, lai nerodās kaut kādi sarežģījumi ar imunās sistēmu, tā kā, jā, un tā. Kuriem ir neveselīga vai neregulāra zarnu darbība, ja, tātad, ja, piemēram, vairākas dienas neiziet vēders, ja, tā jau ir problēma. Ja ir aizcietējumi, tad tas vispār ir problemātiski. Tā ir problēma tāda, ka varbūt pat daudz ir ārprāts. Es kaut kur nospiedu. Jūs mani redzat, dzirdat, jā, Sandriņa? Jā, tātad es tūlītās iedošu telefonu vīram, lai viņš atbild. Visu laiku atbild. Es taču nezinu speciālis, ne. Telefonu atdevu vīram. Tātad par tiem, īpaši bērniem īstenībā ir tā, kad bieži vien ir tā, kad ir aizcietējumi, kad ļoti daudz sēdās vai maizi, vai saldumus, tur konfektes, šokolādes un tā tālāk, jā. Tad, ir jāpalīdz. Ir jāpalīdz savest kārtībā šo zarnu traktu, lai bērniņam ir kvalitatīva dzīve, sajūtas un bērnu prieki, ja, un tā. Un, protams, arī ofisa darbiniekiem, kam ir ļoti mazkustīgs dzīvesveids, kuri varbūt tās, neregulāri vingro vai neregulāri pastaigājās, tas ir ļoti būtiski, ja, tā kā tie savest kārtībā šo te balansu zarnu traktā. Kā silti iesaku, no sevis var pateikt īstenībā, kad pēdējā mācību gadā dārziņā maniem bērniem nebija nevienu reizi ņemta slimības lapa, nevienu reizi nesaslima, ja. Tā kā es to ieguvumu ieraudzīju arī no tā, kad praktiski no faktiem, ja es tā nebiju aizdomājusies. Protams, viņi arī lieto atomiju zivju eļu un D vitamīnu un probiotikas ļoti regulāri, ja. Un tā kā man bija baigi prieks dzirdēt no audzinātājas, kad jūs jau šogad neslimojāt, ja. Tad es pat nebiju tā pamanījusi īsti, jo vienkārši apmeklējums bija uz 100%, ja. Lūk. Tā, nākošais puertēja. Vai jūs ziniet, kas ir puertēja? Kurš ir lietojis? Jā, es arī tagad lietoju, sāku otro paciņu. Un uzreiz jau tā kā atsauksmi no sevis, baigi priecājos par to, ka vakaros neēdu vairāk saldumus. Jo es tad tā pa ziemu biju riktīgi atlaidusi grožus, ieēdu saldumus, man jau ir probiotikas. Bet tie saldumi bija vairāk par pieļaujamo normu, ja. Bet, kā jau es saku, mēs visi esam cilvēki, bet ja piedomājam pie tā, ka mums tomēr vajag arī nomest apkārtmērus, tad lietojam klātam vēl puertēju un kāra pēc pārmērīgiem saldumiem izpaliks, būs enerģija un tā, un tagad mēs par to pastāstīšu. Ja? Tātad puertēja ir tāda spēka tēja pret 100 slimībām, kā saka, ja? Tad tā bija jau no sensenajiem imperatora laikiem, kad to izmantot varēja tikai imperatori.
jā, jo vienkāršiem ļaudīm šie tēja nebija pieejama, jā, tad droši vien es tā pieļauju domu, ka ne tikai pieejama fiziski, bet arī nebija pieejama varbūt viņas cenas dēļ, jo viņa bija ļoti augstu vērtīga, jā. Tad ķīnieši sauc puertēju par līdzekli, kas palīdz pret simts slimībām un uzskata to par ilgmūžības, harmonijas un jaunības dzērienu. Nu, lūk, meitenes, mums ir jaunības dzēriens, izmantojam to. To var dzert arī pat ar kuņģa zarnu traktu slimību sāsinājumiem. Tā ir viena no retajām, kas var dzert, ja ir kuņģa čaula. Tad palīdz pret dažādiem ēšanas traucējumiem. Puertējai ir arī īpašības, kas noņem aplikumu no gļotādas, tātad detoks, jā, uzlabo pārtikas uzsūkšanos un zarnu kustīgumu, vielmaiņa, jā. Tēja lieliski palīdz pret aptaukošanos, tātad atkal detoks, kas tīra ārā no šlakvielām, no visa liekā, kas mums nav vajadzīgs, tātad tēja darbojās kā detoks. Tātad tīra asinis, jā. Mūsdienu zinātnieki ir apstiprinājuši dzērienu labvēlīgo ietekmi uz asins sastāvu, tātad attīra asini, slikto holesterīnu, jā, un kalpo kā laba asinsvadu un asins slimību profilaksē. Tātad viņš arī asins vadus kā tādus uzlaboja, šī tēja. Tātad tā var kļūt arī par neaizstājumu produktu diabēta slimniekiem, jo efektīvi samazina cukura potenciālo daudzumu asinīs. Ja? Tas ir tēja pret 100 slimībām. Ja? Tad arī būtiski uzlabo uzmanību un koncentrēšanās spējas, kā arī noskaidro domas, tāpēc noderēs tiem, kas strādā ar prāta darbu. Bet es teiktu, ne tikai ar prāta darbu. Man tēja palīdz, man viņa ļoti ietekmēja uz enerģiju. Sandra jau arī zina, ka mēs pēkšņi sākām vingrot, pēkšņi sākām rīta rosmi, ja, un tieši ar otrā mēneša paciņas iesākšanu, ja, jo viņš tā kā pats uzkrājošais, kamēr viņš tā kā vēl pilda to funkciju pirmajā mēnesī. Nepametiet, ja jūs vienu mēnesi viņu palietojiet, meitenes, nepametiet, nopērciet vēl otro paciņu un trešo paciņu. Es savu laiku 3 mēnešus pēc kārtas šo tēju lietoju, kopā ar probiotikām un spirulīnu, zaudēju 10 mēnešu laikā savus liekos 15 kilogramus, ja. Tā kā viņa darbojas, tiešām tikai ir jāsaņemās. Tātad liekais svars, jā, tagad attīra ļoti labi ķermeni, jā, izvada toksīnus, jā, attīra aknas, uzlabo liesas un žultspūšļa darbību. Nu, to, kāpēc viņas ir vienmēr jāskrien uz tualeti viņu lietojot, tas ir tiesa, jā, tas ir pārbaudīts. Zinātnieki pierādījuši šīs tējas priekšrocības svara zaudēšanai. Īpaši daudz ar to saistītu pētījumu ir veikts Francijā. No Francietes jau ļoti skaisti izskatās. Tās ievērojami samazina apetīti, pātrina vielmaiņu un veicina tauku šūnu dalīšanos. Tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Jālieto silta pirmā dienas pusē, tad būs efekts. Jā, tēju nevar uzliet ar vārošu ūdeni, ja? Tad viņa arī ir stikos, nepaņēmu līdzi, viņa ir stikos, arī, ko var redzēt, viņa ir stikos, jā, bet tējai nevar liet virsū vārošu ūdeni, jūs novārat ūdentiņu, drusciņu padzisējat un tad lejat virsū, ja? Jo viņam ir apdecināt tās īpašības, kas ir tanīs granuliņās, ja? Un tad var lietot siltu un pirmā dienas pusē. Kāpēc pirmajā dienas pusē? Viņa dod enerģiju. Ja jūs dzersiet viņu vakarā, jūs varēsiet visu nakti arī skaitīt zvaigznes. Ja tāds ir mērķis, tad, protams, to var darīt.
Bet, ja gribās čučēt, tad tēņu vai ieteicams līdz kaut kādiem 2, 3 dienā tomēr izlietot. Laikam bija vēlākais minēts līdz 16:00. Bet lietojot tēju, protams, pa vidam arī ir jālieto ūdens, meitenes, ja? Tad galvenās īpašības tātad samazina holesterīnu, uzlabo kuņģezarnu trakta darbību, tātad atvieglo arī aizcietējumu gadījumos, veicina gremošanas procesu, samazina sirdslēkmes un insulta risku, efektīva svara zaudēšana un uzlabo koncentrēšanās spējas. Ja? Te ir neliels ieskats, kāda es biju toreiz un kāda es biju pēc 3 mēnešu lietošanas. Lūk. Tagad Sandrija man palīdzēsi, es tagad gribu pāriet uz citu. Čau, jūs tik daudz esat. Es domāju, ka mēs tikai daži. Es beidzot jūs ieraudzīju. Tā, tūlīt mazu mirklīti. Sandra, man nav tā prezentācija. Kāpēc man viņa nav tā prezentācija? Gan mirklīti. Es tūlītās. Man jau tā pagaidu tūlītās pastīšos. Jā, bet viņš man nerāda. Viņš man rāda vai nu visu to tur ekrānu, vai nu prezentācijā, kas tikko bija. To viņš man nerāda. Mazu mirklīti, to tās pastīšos varbūt tās tā izdarīšu. Meitenes mazu mirklīti, mēs vēl visiem parunāsim par spirulīnu. Par spirulīnu. Tā, tad redzams, ja? Jā, ļoti labi, tu jau samācīji mūs. Tā, tad spirulīna. Jā, paldies. Tātad spirulīna. Spirulīna. Zaļais zelts. Tātad es viņu arī lietoju toreiz, kad nometu tos savus daudzos liekos kilogramus, jā. Un es ar viņu pat ar 2 kapsulām aizvietoju ēdienu reizi, ja meitenēm interesē tā tiešām tā žostka, kā saka, tā nopietni nomest kādus kilogramus, ja. Mēs, protams, saprotam, ka mēs lietojot produktus atomī, piemēram, kaut vai šos 3 un piemēram, dzersim maz ūdens un ēdīsim ceptu un nesabalansētu ēdienu, mums nevar izdoties labs rezultāts. Pie tā ir visi jāpiedomā klātam, ja, un, protams, arī kaut kādas fiziskās aktivitātes, ja. Tātad spirulīns, ko tad viņš satur? Tātad tur ir B grupas vitamīni, A, C un D vitamīni, tur ir veselīgie tauki, tur ir 13 veidu minerālu vielas. Iekļauts arī nātrijs, dzels, magnijs un varš un 12 veidu antioksidanti, ja. Kur man pazuda? Tātad, un derīgās īpaši, bet tas bija, vispār tīra spirulīna ir no Havajas salām, bet viņa ir ļoti, ļoti bagāta ar proteīniem, aminoskābēm, chlorofilu un antioksidantiem, ja. Padalīšos uzreiz ar nelielu tādu stāstījumu no pieredzes, kā bija manai klientei, kura ir atomī kliente, un viņa spirulīnu dzēra 3 mēnešus. Viņai bija, tas jau bija diezgan kaut kāds, man liekas, pašā sākumā, kad es atomi iestājos.
Viņa bija paņēmusi 3 mēnešiem šo spirulīnu, un viņai uz kājas lielā pirkstā sāka uz pusnaga bija iemetusies sēnīte. Un viņa cītīgi dzēra šo spirulīnu, probiotikas un dzēra arī puertēju. Svars viņai nedaudz mainījās, bet viņai nebija tā kā baigi uz to pašai ēšanas princips nebija nomainīts nedaudz un nebija pietiekoši daudz fiziskās aktivitātes. Bet viņai atauga nadziņš veselīgs, vesels, bez šīs te, tas viņai tāds stūrītis bija, ja? Tā kā tas ir ļoti arī būtiski, kuriem var būt tās kaut kas ziemas periodā, apavos slēgtos vai kas, tas arī ļoti labi palīdz, ja? Un tā, es vienkārši dalos ar visu, ko es zinu, kas man ir bijis pie klientiem un tā. Tā tad arī viena no galvenajām sastāvdaļām ir tātad, tas palīdz ādai, redzei un mūsu imunitātei, ja? Dzels un, piemēram, B12 vitamīns, kas ir spirulīnā, ja, atbalsta asins radi un enerģiju. Īpaši svarīgi veģetāriešiem tas ir, ja, kas varbūt mazāk dzelzi uzņem dzelzi, jo neēd, teiksim, gaļas produktus, jā, tā kā, šo spirulīnu vajadzētu tad lietot, lai nezaudētu šos te svarīgās vielas mūsu organismā, jā. Tātad derīgās īpašības, holesterīna un asinsspiediena pazemināšana, palielināt izturību, spēka atjaunošana smagas fiziskas slodzes laikā, jā, tikt galā ar stresu, ādas uzlabošana, hemoglobīna līmeņa paaugstināšanās, uzlabot pārtikas uzsūkšanos. Ja. Kā es teicu, ar 2 kapsulām jūs varat tā kā aizvietot vienu ēdienu reizi, bet pietiekoši jādzer virsū ūdens, jo viņa izšķīdīs kuņģi un viņa uzbriest, ja? Tad ir vajadzīgs šķidrums obligāti, ja? Pietiekoši. Citiem varbūt tās ir bijuši tādi gadījumi, ka 2 kapsulas uzreiz ir par daudz, tad iesākumā, arī, lai jūs zināt saviem klientiem pastāstīt, iesākumā, ja ir kaut kādas problēmas, ka 2 kapsulas uzreiz dzer, varbūt diarēja vai tur aizcietējumi, ja, kad uzreiz tās strauji sāk, tad iesākt pa vienai kapsulai 2 reizes dienā. Kādu nedēļu, 10 dienas, un tad var mēģināt tās 2 kapsulas, ja tas ir vajadzīgs, teiksim, tur aizvietot ēdienu reizi un tā tālāk, ja. Tātad spirulīna satur vairāk kā 60% augu izcelsmes olbaltumvielas. Tad olbaltumvielas ir šajā spirulīnā, kas mums ir tā kā ļoti būtiski, lai nezaudētu mūsu veselību, ja. Lūk tā. Un starp citu, es baigi izlasīju, man tagad arī izdrukāts, es izlasīju tādu labu faktu, kad spirulīna īstenībā NASA un Pasaules veselības organizācija spirulīnu atzīst par nākotnes uzturu un enerģijas avotu, ja, tā kā, laikam tie kosmonauti arī to spirulīnu tā lieto, ja. Bijāt tā dzirdējuši, Lāsma, Sandra? Tā. Lūk, tā kā tavs organisms tev pateiks paldies, ja lietos spirulīnu, ja? Varbūt ir kādi jautājumi. Man laikam tā kā būtu viss. Es slēgšu ārā prezentāciju. Jūs droši varat padalīties ar savu pieredzi, ja esat šos produktus lietojuši, vai ja ir papildus kaut kādi jautājumi, ko jūs vēlaties noskaidrot. Klusums. Čatā nav nekas. Kaut kur bija čats. Seviņ, paldies. Tu malecīti, tu visu pastāstīji. Un man jautājumi nav. Es nezinu, varbūt meitenēm ir kādi jautājumi. Varbūt var kaut ko papildināt.
Starp citu, es no sevis vēl pastāstīšu, kad es nebiju pazīstama ar Atomiju spirulīnu un vispār ar Atomiju kompānijas produktiem. Es biju iepriekš kaut kādus gadus atpakaļ pirkusi internetā nopērkam spirulīnu. Ja? Neatceros vairāk, no kuras tur uzņēmuma es tur tam baigo vērību nepieņēmu. Nu, tā kā neizrādīju tā kā baigo vērību, kādas tur kompānijas un tā tālāk. Bet es biju nopirkusi. Man atsūtīja tur, vanačkā arī kā ir spirulīns, ja? Tā vanačkā, ja? Bet viņa nebija kapsulās, bet viņa tādās apaļās tabletēs, un viņas bija tādas matētas. Un es tagad dzēru to spirulīnu ar mocībām, atceros, viņa man tā kā kaut kur te pielipa, man vajadzēja daudz ūdeni dzērt, un tā garša. Es domāju, es nekad mūžā vairāk spirulīnu nepirkšu, ja? Es to bunču toreiz atceros, ka es viņu pat neizlietoju, beidzās termiņš, un es viņu, protams, utilizēju un tā. Bet varu piebilst par šīm kapsulām, viņas ļoti viegli no riemas, ja? Viņas tā tad ir kapsuliņās, ja? Viņu arī var kapsuliņu atvērt vaļā, tukšā dūšā. Šo kapsuliņu lietot tukšā dūšā, viņu iebērt siltā ūdentiņā, viņš tāds zaļš ūdentiņš paliek, viņš tāds, un to izdzert. Rekomendēju, laikam, 30 vai 20 minūtes bija pirms brokastīm, ja? Un kad viņu tādu izlieto, pēc tam vēl otru glāzi pa virsmu ūdeni, un jūs brokastis jau daudz mazāk pēc 30 minūtēm apēdīsiet, ja? Bet jums tas vēl tā, varat arī ēst, ja ir veselīgs brokastis un tā tālāk. Ne par to iestāsts, bet par to, cik labi viņš uzsūksies jūsu organismā. No rīta viņš dabūs pietiekami daudz šīs te olbaltumvielas, aminoskābes, šitos minerālu vielas, ja, un tā tālāk. Tā kā, jā, Sandriņa pacēla roku, lūdzu. Mhm. Jā, paldies tev, Sandriņa, milzīgs. Es atceros to stāstu, kad tu man to stāstīji. Jā, mēs jau arī runājām, ka spirulīns attīra asinsvadus un visa kā, jā, pat aknas un kas tur vēl bija. Bet ko es vēl gribēju piebilst, kad lietojot spirulīnu, jums vienā reizē ar spirulīnu nav jālieto omega, jo spirulīna nodrošinās omegas sastāvu, ja? Jūs varat mainīt, teiksim, tur 3 mēnešus palietot, teiksim, spirulīnu, un tad pēc tam, es tā darīju toreiz, kad es metu svaru nostam, jo, jā, man tur bija liels svars toreiz. Un tad es tā kā pēc tiem 3 mēnešiem, tad es atkal mainīju uz omegu, un tad tā kā var miksēt kādu mēnesi to, bet, spirulīnu ieteicams tos 3 mēnešus pēc kārtas arī palietot, jā. Un tā kā tādā veidā. Lūk. Tā kā paldies jums par uzmanību. Jautājumu laikam vairāk nav. Klusums. Visi grib atgriezties pie savām ģimenēm. Tevi paldies tev par šovakar. Paldies. Jā, paldies, mīļā, jā. Kas mums būs nākamā ceturtdiena, Lāsmiņa?
to mēs uzzināsim drusku vēlāk, kas būs nākamā ceturtdien. Bet noteikti viss par un ap atomī produktiem Jā. un Es iespējām. domāju, ka varbūt parunāsim drusciņi par iespējām, un tieši jaunajiem, ar ko tad sākt, ko darīt, lai atomī varbūt no klienta varētu arī pārvērsties par šo cilvēku, kurš saņem atalgojumus. Man liekas, ka tāda tēma mums vēl nav bijusi. Jā, tā būtu vērtīga tēma, jā. Gaidīsim Tā kā- nākošo ceturtdienu. Tieši tā. Paldies visiem. Saiviņ, paldies tev un ar labvakar. Paldies. Tā. Visu labu. Tā visiem! Tā.